Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance un prognozes uz 6. jūliju 11. gadu. Tātad uz doto mirkli mums tātad ir atvērts eiro dolāra darījums, kur pirkšanas bija no diapazona 44.30 līdz pat 44.10. Tad šeit mēs varējām iestāties tātad pirkumos. Un ja mēs tātad to izdarījām, mums uz doto mirkli tātad jau ir plus. Un ja jūs iestājaties darījumā no 44.10, tad jums stopu vajadzētu tātad pārlikt pa nulēm. Jo uz doto mirkli, kā redzam, mums tātad noteikti zinām, kas ir tātad īslaicīgā diverģence. Lūk šeit. Tad viņa mums tātad šajā te pozīcijā būs atstrādājusies. Tāpēc mēs varētu stopu pārlikt pa nulēm. Darījumu vērt ciet nevajadzētu, nevajag lekt ārā pārāk ātri, jo eiro ir tātad potenciāls vēl pakāpties. Tātad mūsu mērķis, kā jau iepriekš minēju, ir tātad 45.60, 45.50, šajās robežās mēs savu darījumu aizvērsim. Un būs tīri zolīts plus. Jūs iegājat no 44.10, tad jums šeit būs plus, tātad aptuveni 140 punkti. Ļoti labs darījums. Ja iegājāt no 30, tad 20 punktu mazāk, tad 120 punkti jums tad būs plus no eiro dolāra. Nu, lūk, bet uz doto mirkli jūs tātad stopu varētu pārlikt par nulēm, ja jūs iegājāt par cenu 44.10 vai 44.20 kaut kur pa vidiņu. Ja jūs iegājāt no 44.30, varbūt tās vēl mazliet pāgru, likt par nulēm. Varam vēl mazliet pagaidīt augstāk, lai viņš pakāpjās. Nu, lūk, dolārs pret franku uz doto mirkli, tā es noņemšu. Tātad uz doto mirkli mums tātad ir atvērts pozīcijas uz pirkšanu no 84.25. Tagad uz mirkli mums viņš ir nelielos mīnusos, bet mēs tātad varam turpināt gaidīt, tātad franku augstāk līdz pat tātad 84.60. Mūsu mērķis bija augstākā slēgšanās cena, bet uz doto mirkli tātad mērķis ir pamainījies, par cik šeit tātad bija īsts augstiens šim te līmenim, un tātad pie viņa jau būs tātad pārdošanas. Tāpēc šeit mēs iesim ārā ar mazāku peļņu nekā bija plānots. Tātad no 25 iegājām, mērķis mums tātad ir aptuveni 34, 35 punkti. Nu, stops tātad saglabājas tāds pats, kāds bija SS1 FIBO, tātad viņš netika norauts, un mēs tādu savu darījumu ciet vēl nevaram. Nu, lūk, ja jums, pieņemsim, mulsina šis te caurstiens, lai gan šeit ir bijuši pa maz punkti, tikai 22 H4 grafika, mēs varam iziet arī ārā šeit ar ļoti minimāliem mīnusiem. Par cik mēs iestājāmies mazliet augstāk, mēs varam iziet no darījumiem tieši no līnijas un zaudēt aptuveni 5 punktus tikai. Bet arī tas ir katra brīva izvēle, vai patīk šis te caurstiens vai nepatīk. Ja jūs tādu neuzskatāt to par īstu caurstienu, tāpat kā es, tad varam gaidīt augstāk līdz 84.60. Ja jūs uzskatāt to par īstu, tad šeit vajadzētu iet ārā pa nulēm. Nu, lūk, būtībā uz franka pagaidām nekādu citu gluži ļoti labu darījumu nav. Vienīgais, kas mums tātad ir palicis, ir tātad šis te līmenis. Kā redzam, šeit visur ir bijušas korekcijas no viņa, tātad pār cenu 83.55 mēs tātad varam iestāties jaunos pirkumos ar mērķiem. Būtībā mums ir būs jāvelk pretēji FIBA vai arī līdz pat šim te līmenim būs jāapstāsta, kā cena šeit norēģēs vēl. Bet pirkumi mums tātad no 84.55 ir risks. Šiem te pirkumiem ir tātad aptuveni 55-60 punkti, un mērķis tātad ir jāizvieto tātad pirms šī te horizontālā līmeņa atkarībā no tā, vai šeit būs korekcija vai nebūs. Nu, lūk, bet ja tātad korekcija nebūs, tad diemžēl mums šeit būs stops. Tātad zems pirmā līmeņa, un šeit jau atkal sākas jauni pirkumi, un tur mēs jau varam gaidīt kādu mazliet dziļāku korekciju. Labi, tad runājot par mērķi, tad šiem te pirkumiem vispareizākais būtu vilkt pretējo FIBO, tad lejupējošu FIBO, tad, kad viņš aizies līdz šim te līmenim un turēt darījumu līdz 38. līmenim.
Jā, tad tas būtu vispareizākais, ko mēs tad varētu šeit iesākt. Nu, lūk. Tālāk, dolārs pret Kanādas dolāru. Tātad šeit mums ir tātad pārdošanas vēl joprojām, mēs tātad gaidām viņu šajā diapazonā, jā, lai viņu tātad nopārdod, bet pagaidām viņš ļoti lēni rāpjas uz augšu, jā, nu cerams sagaidīsim viņu. Jā, un arī ļoti bieži ir tā, ka ja cena tik lēnītēm kāpj uz augšu, tad kaut kāds pirmais pārdošanas signāls jau, teiksim tā, jau sāk atstrādāties. Tāpēc es ieteiktu jums izvietot vienu pārdošanas darījumu no 96.70, jā, un vienu pārdošanas darījumu no 97.00, jā, tātad pa minimāliem apjomiem salieciet, jā, un tad gaidiet korekciju jau tālāk uz leju kanādietiem. Labi, tad Kanādai tas ir arī viss, nekas cits arī, diemžēl, nav saskatāms uz doto mirkli, ja mums tātad ir ļoti daudz līnijas, ko mēs te varam sazīmēt, bet cena vēl nav aizgājusi līdz viņām. Tālāk, Austrālijas dolārs, tātad šeit mēs tāpatās gaidām pārdošanas, šeit tātad bija mums īsts caursitiens, kā redzam, tātad 63 punkti, tas tātad ir pietiekoši, un šeit tātad ir izveidojies arī potenciāls kanāls. Jā, kā arī, ja cena tad mums dosies uz augšu, šeit būs pirmās pārdošanas no kanāla, no 7.47, un pēc tam nākošās no 7.67, tad aptuveni šajās robežās, tad tas viss būs pārdošanas. Stops mums tad nav liels, ja mēs pārdodam no 67, jā, tad aptuveni 35-40 punkti, savukārt mērķis mums ir veseli, jā, tātad 95 punkti, tad ļoti labs darījums. Varam iestāties vai no šīs pretstības līnijas, vai no atgriešanās pie cauršastās līnijas. Nu, tas tātad ir Austrālijas dolāram pirkumu, pagaidām mums nav. Ir tikai saskatāms pārdošanas. Un Jaunzēlandē. Tātad Jaunzēlandē mums ir izveidojies, šeit mums tāda īsta caurstiena nebija, šeit jā, mums tikai 26 punkti, tāpēc šeit pārdot nebūtu īpaši pareizi. Jā, un šī līnija uz doto mirkli mums tātad vairs nav interesanta, jā, par cik šeit cena vairs uz viņu tā neskatīsies turpmāk, jā, par cik šis te neīstais caurstiens, pēc tam viņam būtu jāizvieto vēl īsts caurstiens un tikai tāda atgriešanās, tāpēc šī līnija mums ir dzēšama laukā. Kas mums uz doto mirkli paliek, ir šī pretstības līnija un šāds te svārstību diapazons. Tad, ja Jaunzēlanda caurstīs uz augšu, pie atgriešanās pirksim ar mērķiem līdz pat pretstības līnijai, ja caurstīs uz leju, tad pārdosim ar mērķiem uz zemāko slēgšanās cenu, vai arī tātad šo horizontālo līmeni. Jā, tātad mērķis un risks tad mums būs sabalansēti. Tātad risks, ja mēs tātad šeit pirksim, būs jāslēp zem šīm te zemākajiem punktiem ar mērķiem līdz pat pretstībai. Ja caurstīs uz leju, tad mēs tātad slēpsim risku virs iepriekšējās virsotnes, jā, un mērķiem līdz pat šim te atbalstam. Jā, tad tas būtībā ir arī viss uz Jaunzēlandes. Un tāpatās, ja gadījumā viņš šodien caurstīt šo līmeni un aiziet līdz pat šeit pretstībai, mēs šeit vēl varam arī iestāties pārdošanās. Par cik mums ir 1, 2, 3 atlēcini, un tāpatās mums arī būs diverģents. Tātad pārdošanas mums būs tīri solīdas ar mērķiem līdz pat šim te horizontālajam līmenim. Nu, lūk, tad būtībā tās ir arī visas prognozes uz tātad 6. jūliju 11. gadu. Tad neaizmirstam visu to apstīties tātad fxf.lv mājaslapā, sadaļā fórums. Tātad tur viss jums būs sīki un smalki aprakstīts un izklāstīts. Paldies par uzmanību, veiksmīgi jums tirdzniecību!